Šoreiz par dziļu psiholoģisko fenomenu, kas saucās laimes un nelaimes šūpoles. Cilvēks dzīvo, vienu dienu viņš ir laimīgs, vienu dienu nelaimīgs, viena ir balta diena, viena ir nebalta diena, un tā mēs šūpojamies šajās šūpolēs. Un šim šūpolēm ir viens princips, jo augstāk tu uzšūposies uz vienu pusi, kur tu būsi ļoti laimīgs, iemīlējies, tev būs labs darbs, pārticība, seks, bagātība un tā tālāk, jo tu uzšūposies augstāk arī uz nelaimes pusi, un tas jau draud ar bīstamām sekām. Vēl trakāk, ja tu uzšūposies par augstu, būs pārlaimīgs, un tad jau tu vari kļūt pārnelaimīgs, un Titaniks tur jau grimst. Un tādēļ mēs baidāmies, mēs šūpojamies mazā amplitūdā, dzīvojam remdeni, tā teikt, niža travī. Un lai cilvēks būtu laimīgs, patiesi laimīgs, viņam no šīm laimes, nelaimes šūpolēm ir jāizkāpj un vēlams laimes pusē. Likumsakarīgs jautājums, kā to izdarīt? Atbilde ir paradoxāla. Tas nav paša cilvēka spēkos. Mums, lai mēs izkāptu laimes pusē, ir jāuzticās sev, jāuzticās pasaulē un jāuzticās liktenim. Un tālāk jau viņi dzīvoja ilgi un laimīgi. Jautā, ko man darīt ar savām vēlmēm? Viņu ir tik daudz, es netieku ar viņām galā. Atbilde ir pavisam vienkārša. Pirmkārtām, jāsaprot, kur un kā rodās vēlmes. Tajā brīdī, tad, kad tu baudi, tev rodās vēlme šo piedzīvot atkal un atkal. Un viss ir kārtībā līdz tam brīdim, kamēr tu tam ļaujies. Bet tad, kad tu ej pa ielu, ieraugi foršu cilvēku, vajadzētu pieiet pakomunicēt, paflirtēt, vai varbūt vēl kaut ko, bet ko nu es? Kā nu es tā darīšu? Ko teiks vīrs, bērni? Neizdaru. Jeb gribu aizbraukt ceļojumā. Nauda ir, laiks ir, bet, kā nu tā atkal būs, visi pārējie paliks mājās un neaizbraucu. Un kas notiek tajā brīdī? Šīs vēlmes krājās, un viņas pārņem kontroli pār tavu dzīvi. Un skat, kur bijušas, kur ne. Klāt ir depresija, klāt ir ilgas un skumjas, un dzīvē pazūd jēga. Risinājums. Ja tev gribās braukt, brauc, izpēti, kas būs, ko tu piedzīvosi, kā tav apkārtējie reaģēs, ko jaunu tu iegūsi sev, kādas īpašības atklāsi. Iepazīsti savas vēlmes realitātē un izpēti viņas. Esi modra. Un tajā brīdī, kad tu būsi to izdarījusi, tici vai nē, vēlme kļūs neaktuāla. Tu kļūsi brīva un varēsi pildīt jaunas un jaunas vēlmes. Svinēsim dzīvi! Galapagu salās, kuras 200 gadu atpakaļ apmeklēja slavenais Čārls Darvins, kuru latviski dēvēsim vienkārši par Kārli Darviņu, ir atklāta latviešu diaspora, kā arī kāda jauna ķirzaka, iguāna, liela. Tā dzīvo uz kādu vulkānu. Vulkāna vienā pusē tā ir rozā, vulkāna otrā pusē tā ir violeta. Vietēji iedzīvotāji to ir mīļi iesaukuši par rozādu. Toties latviešu diaspora to sauc vēl mīļāk par rozādiņu. Priecāsimies kopā ar latviešu diasporu! Cik gan bieži dzirdēta ir frāze: visas problēmas
ceļas no galvas. Visas tavas problēmas ir galvā. Bet kā tad paliek ar jūtām un jūtu pasauli? Vai mēs atzīstamies savās jūtās saviem mīļajiem un netik mīļajiem cilvēkiem? Labā prakse ir just. Un jo biežāk un atklātāk mēs atzīsimies savās jūtās paši sev, jo vairāk naudiņas mēs ietaupīsim par ārsta apmeklējumiem. Lai veicas! Kā teicis latviešu dzejnieks Pēters Zirnītis, loks ir vaļā, bet tā nav izēja. Ja šonedēļ no rokām laukā krīt priekšmeti, ja aplējaties ar rīta kafiju, ja uz kājas uzkrīt puķu pods, dators uzkaras viss nepiemērotākajā brīdī, uz nerviem krīt jebkurš, kas jums kaut ko paprasa, tas nenozīmē, ka klāt ir melnā diena. Tas nozīmē, ka jūs pārāk lielu nozīmību piešķirat kaut kādām lietām vai pienākumiem. Ar puķu podu uz kājas, ar elektrību pa nagiem, pasaule par jums rūpējas un aicina piebremzēt. Audzējiet pofigu. Ja ir kaut kādas lietas, kas ir jāizdara, no kurām nevarat izvairīties, pasakiet pofigu un izdariet kaut kā. Ja tomēr ir tāda iespēja izvairīties, pasakiet pofigu un nedariet. Vārdu sakot, neskrieniet kuilim jeb ratiem pa priekšu, un tad viss būs kārtībā. Novēlu, lai jums šonedēļ ir tāds kārtīgs, skaists pofig. Kaut gan man par to ir pilnīgs pofig. Šī nedēļa būs jautra. Būs tā.